Nu, forši un prieks atkal ar džekiem, kuriem kādreiz profesionāli kopā esmu spēlējis, atkal ir kopā uzspēlēt un arī, es domāju, arī diezgan augstā līmenī. Par to ir prieks un centīsimies nospēlēt pēc iespējas labāk, cik tas iespējams, netrenējoties regulāri un ikdienā. Bet, domāju, ka savu tā pieredzi un kaut sportiskā forma un gribēšana un varēšana būs pietiekoši, lai arī labi nospēlētu. Mēs skatāmies Latvijas izlasi, kas pārstāv Latviju pasaules čempionātā Orlando, kas šogad notiks Amerikā. Veterānu turnīrs. Pasaules čempionāts notiek reizi 2 gados, Eiropas čempionāts otros 2 gadus. Tā kā mēs esam veiksmīgi startējuši jau vairākus gadus pēc kārtas, gan pasaules, gan Eiropas čempionātā, tad šogad mēs gribam pārbaudīt savus spēkus tieši Amerikā un pārstāvam Latviju. Šogad gan būs 2 Latvijas komandas un tā kā ejam uz augstākiem mērķiem. Es domāju, noteikti jābūt cīvai cīņai, jo mēs zinām, ka visās Amerikas šitajās Amerikas kontinentu valstīs viņi spēlē basīt un noteikti būs norganizējuši un savākuši spēcīgas komandas. Tas pašs Brazīlijas, Puertoriko, visas Amerikas kontinentu valstis, viņas negribēs zaudēt Eiropiešiem. 19. augustā mēs dodamies ceļā uz Ameriku. Pēc kārtas nezinu, kurš tas čempionāts būs, bet katrā ziņā veterānu čempionāts, kur piedalās dažādi vecuma grupas, sākot no 35 plus līdz pat 70. Turnīrs norisināsies līdz 29. vai 30. augustam, tad pārsvarā 10 dienu garumā ir apmēram 5 līdz 7 spēles atkarībā no tā, kādu vietu ieņems. Pieredze ir. Būs interesanti apstīties, vai būs kāds no tiem, pret ko ir spēlēts, teiksim, profesionālā līmenī, vai kāds no tiem vēl būs turpinājis arī šajā senioru līmenī spēlēt. Pirmās spēles Peru un aizmirsu. Godīgi sakot, aizmirsu. Tikko saņēmām apakšgrupu sarakstu. Piedalās Brazīļa, Argentīna, Latvija, Peru, Puertoriko un vēl kaut kādas komandas. Viss nepārskaitīšu. No Latvijas brauc 2 komandas. Viena tā ir mūsu komanda un brauc otra komanda, kur arī spēlēs tādi spēlētāji, kas savulaik ir spēlējuši profesionāli. Tā kā, interesanti būs, vai sanāks mums kādas spēles krustoties un spēlēt viens pret otru vai nē. Pašlaik zinu, ka grupā neesam vienā, mēs ielozēti. Tā kā, to rādīs tālākās uzvaras vai zaudējumi un izspēle. Parasti jau jūt to aklimatizāciju, tas būs kaut kāds tās dažas dienas, varbūt tās būs miegaināk, bet man šķiet, šajā situācijā tas nebūs noteicošais un tam tiksim pāri diezgan ātri. Noteikti būs atrast savu līdzekli, kā tam tikt pāri. Principā tā atlase, jāsaka tā, ka viņa veidojās sākot no pamatturnīriem, kas ir pašā Latvijā. Tad piesakot dalību starptautiskos turnīros gadu aiz gadu. Mēs esam sev labi apliecinājuši. Pārsvarā mēs iegūstam Eiropas čempionātos pēdējos 2 gadus, mēs esam ieguvuši medaļas. Pēdējā gadā pat esam izcīnījuši Eiropas čempionu titulu. Pēdējā pasaules čempionātā mēs palikām 5. No tādiem apsvērumiem mēs turpinām pārstāvēt. Mēs esam izcīnījuši šo te dalību. Tā kā šis nav profesionāli nodarbi, tad čaļi nāk. Un es pats arī netieku regulāri, tā kā nezinu, vai visi tiek regulāri, bet visi cenšas tomēr atnākt un uzspēlēt, lai sajust viens otru. Un tad pēc tam vieglāk spēlēt. Pa lielām mēs visi esam savstarpēji pazīstami, draugi. Viss tas ir sācies vairāk vai mazāk no komandas Rūja un Dēli, kas ar gadiem jau ir spēlējuši DAL elites līgā. Vecāki paliekot, kļūstot vecākiem, sāk piedalīties veterānu mačos. Un šādiem starptautiskiem turnīriem parasti tiek pieaicināti 1, 2, 3 vēl spēlētāji, kuri grib pierādīt vai parādīt sev, ka viņi būtu vēl labā fiziskā formā, ka viņi ir gatavi pieņemt izaicinājumu, ka viņi grib uzvarēt starptautiskos turnīros, tad mēs pieaicinām klāt. Es pats esmu tā ticis pieaicināts 4 gadus atpakaļ, tad 4 gadus esmu kopā ar Rūju un Dēliem. Varētu teikt tā, ka es šobrīd pildu treneru funkcijas. Mēģinu uztrenēt komandu, vadu treniņus, organizēju spēli,
domājam, kā to visu salikt kopā. Nu, kaut kā tā. Ikdienā esmu tūs sportam. Te ļaudis tauta iebalsojuši mani Ķekavas novada domē par deputātu. Vādu kultūras sporta komiteju. Darbojos vēl sporta aģentūrā Ķekavā, tā kā viss saistīts ar sportu ikdienā. Ikdienā dzīvoju zālē, bet nevienmēr ar bumbu. Man sauc Raivs Auksnis, ko es novēlu saviem komandas biedriem. Nepazaudēt sevi, būt stipriem, modriem, atcerēties pašu galveno sportistu teicienu, kas tiek audzināts no mazotnes. Nav tāds nevar, vienalga kas un kā vai kā, bet nav tāds nevar. Un būt arī jautriem, brīviem un spēlēt savu basketbolu, neieciklēties uz to kaut kādu pasaules čempionātu feelingu vai vēl kaut ko, bet spēlēt savu spēli. Un viss par vienu, viens par visiem, jo tas ir komandas sporta veida galvenais moto. Mani sauc Jānis Baumerts, un es saviem komandas biedriem novēlu, lai viņi visi man apsveic ar pirmo vietu, braucot mājās. Mani sauc Uģis, komandas biedriem novēlu izturību, galvenais šādos turnīros garos, kur mēs esam pierādījuši jau ar uzvarām dažādos finālos. Nu, veselību saglabāt līdz turnīru sākumam. Ko vēl? Lai veicā! Var sākt? Jā. Mani sauc Kaspars Buls. Ir treniņš, ko es novēlu komandai. Mēs cīnīsimies par katru uzvaru. Par katru. Bet ja arī zaudēsim, tad zinām, ka mēs izdarījām visu, lai uzvarētu. Tā turam. Sveiki, mani sauc Oskars. Dodamies uz pasaules čempionātu veterāniem basketbolā. Amerikā tas būs tāds zināms liels ceļojums mums visiem. Ikdienā tik tālu nesanāk doties. Novēlu komandai labus panākumus. Gan sportiskā ziņā, gan arī izklaides jomā. Atpūsties no ikdienas dzīves. Kā arī gūt pozitīvas emocijas šai braucienā. Kā arī ievērot sportisko režīmu. Visu turnīru gaitā, tad ar rezultātu neizpaliks. Mani sauc Andris Bumpurs, un es novēlu komandai būt kopā ne tikai atpūšu brīžos, bet arī kā komandai laukumā un līdz spēles garam, neskatoties no rezultāta. Principā es komandai novēlētu bez sportiskiem izaicinājumiem arī atpūsties, bet pēc šīs atpūtas būt vēl divreiz labākā formā un ar lielākiem spēkiem nekā iepriekšējā dienā. Un, protams, iet pēc medaļām. Aizlaidīs uz Miami, iepirks jaunas botiņas kaut kādas, nobildēsies ar pastaigās pa bīčiņu, kāda amerikāņu aliņu iedzers. Pastīsies, kas kā notiek. Galu galā pāri okeānam.